Man ir ļoti žēl, ka šim likumprojektam nav iedota steidzamība. Es neesmu, protams, aizsardzības, iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijas loceklis, tāpēc es nezinu, kāpēc tur šāda steidzamība nav iedota. Manuprāt, tā ir ārkārtīgi svarīga. Tas, ko Kulberga kungs minēja par dažādām problēmām saistībā ar iepirkumiem, nav šaubu. Tas parāda tikai to, cik kvalitatīvs ir iepirkuma process, cik korumpēta vai vāja ir aizsardzības ministrijas profesionālā speciālistu vide un tam līdzīgi, bet tas nenozīmē to, ka tāpēc, ka ir bijušas kādas problēmas, ir bijuši kāda ārkārtīgi skandalozi iepirkumi. Pat nesaprotam skandalozi nopirkumu, kur mēs redzam, ka trūkst uzraudzības par iepirkumu procesiem. Tajā pašā laikā tas nenozīmē, ka mums, kā valstī, uzņēmējiem nevajadzētu būt precīzi sastrukturētam, programmiski un finansiāli nodrošinātam procesam, kā uzņēmējiem pārvērst viņu idejas konkrētos, konkurētspējīgos militārai nozarei, tajā skaitā nacionālajai militārajai nozarei svarīgos produktos. Kāpēc es runāju par steidzamību? Tā nav tikai tāda kaut kāda avantūra vai iegriba. Aizsardzības ministrijai ir saucamā grantu programma. Tātad par militāra vai divējādu lietojumu produktu attīstības atbalstīšanu tātad nacionālajai industrijai. Un es nezinu, vai šī likuma esamība vai neesamība ir bijusi pa iemeslu, ka 2023. gadā šī programma vispār joprojām nav palaista. Pēdējais iepirkums bija 2022. gadā, un to ik viens var apskatīties aizsardzības ministrijas mājaslapā. Tātad veselu gadu visi tie censoņi, kuri ar savām inovatīvajām, revolucionārajām vai disruptīvu tehnoloģiju piedāvājumiem gribētu izmantot šo startup uzņēmumu, kuriem būtu nepieciešami līdzekļi no šīs programmas, viņi to nevar saņemt. Tāpēc, ka aizsardzības ministrija nav spējīga izsludināt šādu konkursu. Es nezinu, vai tas ir likums, vai kas tas ir, bet katrā gadījumā situācija ir nepieļaujama. Mēs visi runājam par to, kad ir karš un kad viss kaut kas mums ir jādara un jāglāb, ir tie, kas cieš pašreiz un jāvirzās uz priekšu. Tad kāpēc mēs tajā jomā nevirzamies uz priekšu un kāpēc mēs neatbalstam savus uzņēmējus? Jāsaka, kā ir. Ja kāds ir izlasījis šo likumu, apskatījies, tad pašās beigās ir rakstīts jau. Likums stājās spēkā 2023. gada 1. septembrī. Ja varētu teikt tā, ja tas likums ir stājies spēkā, tad tādā gadījumā, par ko mēs šī brīdī runājam, es paskatījos tālāk ministra kabineta protokolu izraksti 13. jūlijā. Tā tad ir zināma steidzamība bijusi. Tā tad izskatās, ka faktiski ministra kabinets 13. jūlijā domāja, ka 1. septembrī jau varēs 3 lasījumos šo likumu dabūt cauri. Tā tad bija ārkārtīgi steidzamība. Ārkārtīgi steidzamība. Mēs savā virzībā uz priekšu šo steidzamību mēs neredzam, tātad par to nav ticis runāts. Tātad es piedāvāju, ja tas ir iespējams, balsot arī vai likt uz balsošanu vai komisijā, darīt to visu ātri. Kulberga kungs grib izmeklēšanas. Es nezinu, vai Ābrams kundze pabeigs vai nepabeigs, vai ir jau pabeigusi savu izmeklējumu par skandalozo iepirkumu aizsardzības ministrijā, bet visvienalga steidzamība ir ārkārtīgi šim likumam, jo tie uzņēmēji, kuri mums nav daudz, bet kuri ir gatavi izmantot tās programmas tajā sadaļā, kas saucās aizsardzības industrijas attīstības mehānismu, viņi gaida pašreiz uz to. Viņi gaida uz likumu, viņi gaida uz grantu programmu. Lūdzu, virzīsimies uz priekšu un kalposim savai valstī un tās drošībai. Paldies par uzmanību.